prieku vēlamies jums parādīt mūsu Ziemassvētku uzvedumu. Mēs tam ilgi gatavojamies, daudz mēģinājumu un ļoti centāmies, lai šīs priekšnesums izdotos. Sirsnīgi pateicāmies mūsu skolotājiem par pacietību, atbalstu un palīdzību, kā arī vecākiem par sapratni, palīdzību un iedrošinājumu. Ziemassvētki ir miera, labestības un siltuma laiks, kad mēs mācāmies būt draudzīgi un dalīties priekā ar citiem. Ceram, ka mūsu izrāde jums sagādas prieku un siltas sajūtas. Patīkamu skatīšanos! Tikai Betlemes gani sēdēja pie ugunskura un klusi sarunājas. Cik skaista nakts ir šodien! Jā, visi guļ, tikai mēs darām savas lūpas. Viens no ganiem, kurš sēdēja no austrumu puses, piecelas kājas un teica: Redziet, debesis notiek kaut kas neparasts. Un te gani sadzirdēja burvīgu eņģeļa dziesmu.
Betleme piedzima pestītājs. Jā, tā ir patiesība. Ejiet un jūs atradīsiet bērnu silītē. Un te paradies pārējie eņģeļi. Lielvardietas gaisma ir atnākusi pasaulē. Slava Dievu augstumos un miers virs zemes. Visi eņģeļi dziedā dziesmu Dievam un Marijai. Debes ceļā, lai redzētu bērnus. Ka mēs varam redzēt bērnu. Gani paklonies bērnam un mātei. Šajā pašā laikā austrumā gudri arī uzzināja, ka piedzima Dieva dēls. Viņa pētīja debesis un atklāja jaunu zvaigzni. Laikam notiek kaut kas neparasts. Es zinu, kas tas ir. Tas nozīmē, ka piedzima Jēzus Kristus. Ejam sveikt Dieva dēlu. Tad tie atvēra savas lādus un pasniedza Mariju un bērnam dāvanas, zeltu, vīrāku mieru. Ne tikai cilvēki, bet arī daba priecās par pestītāju dzimšanu. Paklausīties, nežādas čūsku dziedi, tas arī gribam sveikt bērnu. Paņemsim vienu koku no katras sugas. Lai mūsu uzvarēdot mieru un lai mūsu smaržu piepilda algu. Visi koki bija ar mieru. No katras šķirnes izvēlēs vecāku koku, bet egles koku izvēlēs nevis pēc vecuma, bet pēc skaistuma. Maza eglīte bija staltā un skaista. Pirmais gāja ozols, pēc tam stiprs ciedrs, pļava, veca liepa un maza eglīte. Eglīte bija pārāk maza, lai kaut ko redzētu. Viņa ļoti gribēja aplūkot bērnu. Eņģelim eglīti bija žēl,
tāpēc viņš rotēja ezīti ar zvaigznīti. Un vēl spilgtāk saka mizas zvaigznītes. No tā laika aizsakas tradīcija rodāt eglīti. Uz bērniņi nāciet ar priecīgu prāt, pie sīlītes Betleme visi nu klāt. To prieku ik viens var no sirsniņa jūt, kā debesu Tevs savu dēlu mums sūt. Ak, ej, tad tur kurti pie sīlītes ar, pie svecītes taisniņas skatīties var, kā autiņi tīri un bērniņi sēdz, par eņģeļiem jau kako guļot to redz. Tur guļ viņš ar bērni un salmiem un siem, to Jāzeps un Marija skata ar viens. Tur bērniņi ienāk un ceļos tie krīt, un gaisā dzied eņģeļi, Dievs mieru svīt. Atmeitiet pie ceļos, kā gani ir jūs, un salieciet rociņas pateikties būs, un liksmojam priecīgi eņģeļiem līdz. Mēs mīlējam Tevi, kas autiņos tic. Ko dosim mēs bērni, ko dāvasim Tev? Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev. Tu negribi man tas, ko pasaule rod, bet sirdi izšķistu, kas godu Tev dod. Bravo, bravo, malači, paldies jums visiem. Bravo, bravo, Jūlijā! Man šodien notika Ziemassvētku atklājums. Pārsteigums. Es nezināju, ka man blakus dzīvo tādi radoši aktieri. Tiešām nezināju. Sēdēju ar tādām lielām acīm, kā jūs esat, grandiozi, fantastiski aktieri. Liels jums paldies par šo. Mums arī no 1. 3. klases Dabas zinības stūrā. Dabas zinības stūrā. Un, protams, par skolotāju arī par tādu skaistu. Bravo!